Bet stāsts bija ļoti vienkārši. Air Baltics negribēja vērt vaļā tiešos lidojumus. Es izsaucu pie sevis akcionārus no Zviedrijas, SAS grupu, un es saku, tā un tā, es saku, vajag no Rīgas vērt tiešos lidojumus. Uz ko SAS vadība saka, nē, jums nevajag, jums viss ir labi. Mēs nodrošināsim jums lidojumus caur Kopenhāgenu uz Stokholmu. Viņi atklāti pateica, ka viņu mērķis ir neattīstīt Rīgas lidostu, jo ir attīstītas citas lidostas Stokholma un Kopenhāgena. Viņi ienāca iekšā un viņi nobloķēja šo konkrēto Rīgas lidostas attīstību. Piemēram, es izdarīju vienreiz spiedienu uz viņiem, es saku, būs valsts vizīte uz Parīzi. Mums jāatver, mums vizītes laikā jāpaziņo, ka mēs atvērsim tiešo lidojumu Rīga-Parīze. Viņš saka, nē, tas neatmaksāsies, tas nav labs Rīga-Parīze, vai ne? Gala rezultātā, kā man teica, esot izgājis pēc sarunas ar mani, bija ļoti nosvīdis, teica, ārprāts, laikam būs tomēr jāatver. Tad vizītes laikā Vaira Vīķa Freiberga paziņoja, ka mēs atveram arī tiešos lidojumus Rīga-Parīze.